Ja tu gribi saņemt savu brīnumu, tev ir jābūt neatlaidīgam. Tu nedrīksti padoties, tu nedrīksti atkāpties. Ir viens brīnišķīgs stāsts Dievu vārdā. Sieviete nepadodas un saņem savu brīnumu. Ja tu vēlies saņemt savu brīnumu, tu nedrīksti atkāpties. Tev ir jābūt neatlaidīgam. Tev ir jāstāv par savu brīnumu. Tātad lasīšu. Mateja evaņģēlijas 15. nodaļa no 21. panta un uz leju. No turienes Jēzus aizgāja un atkāpās Tiras un Sidonas robežās un redzi viena kanāniešu sievu, kas nāca no tām pašām robežām, drēsa un sacīja: Ak, kungs, tu Dāvida dēls, apžēlojies par mani, manu meita ļauns gars nežēlīgi moka, bet viņš tai neatbildēja neviena vārda. Tad viņa mācekļi pienāca, lūdza viņu un sacīja: Atlaid to, jo tā brēc mums pakaļ, bet viņš atbildēja un sacīja: Es esmu sūtīts vienīgi pie Izraēla cilts pazudušajām avīm. Bet tā nāca, metās viņa priekšā zemē un sacīja: Kungs, palīdz man, bet viņš atbildēja un sacīja: Neklājas bērniem maizi atņemt un to nomest suņiem priekšā. Bet viņa sacīja: Tā, kungs, bet tomēr sunīši ēd no druskām, kas nokrīt no viņa kungu galda. Tad Jēzus atbildēja un tai sacīja: Ak, sieva, tava ticība ir liela, lai tev notiek, kā tu gribi. Viņas meita kļuva vesela tai pašā stundā. Brīnišķīgs stāsts. Man patīk, šeit Jēzus vispār nepieskārās, šeit Jēzus pat neteica, paklausieties uzmanīgi, dārgie draugi, šeit pat Jēzus neteica, top izdziedināt, ļaunais gars izēja, to pat nedarīja. Šeit skaidri ir pateikts, ka, ak, sieva, tava ticība ir liela, lai tev notiek, kā tu gribi. Mīļais draugs, mīļie brāļi māsas, var notikt tā, kā tu gribi, ja vien tu tici. Bet labi, atgriezīsimies uz sākumu. Tātad skatieties, pirmais, kā tā sieviete vēršas pie Jēzus. Ak, kungs, tu Dāvida dēls, apžēlojies. Pirmām kārtām viņa ir Marka evaņģēlē rakstīts, ka viņa ir pagāniete. Tātad Dāvida dēls viņu varēja saukt tikai izraēlieši. Viņa pat zināt nevarēja to, ka viņš ir Dāvida dēls, bet caur šo stāstu es redzu, jūs varat paši pastīties šajā te Marka evaņģēlijā, kā tur tiek teikts. Skatieties, kas notiek. Viņa kaut ko saredzēja Jēzu. Viņa saredzēja to, ka viņš ir spējīgs kaut ko izdarīt daudz vairāk nekā jebkurš cits. Viņa pirms tam nebija saskārusies visticamāk ar tādu varu, tādu spēku. Kaut ko viņa redzēja viņā. Viņas meita cieši, viņa bija apsēsta. Iesim tālāk. Ak, kungs, tu Dāvida dēls, apžēlojies par mani, manu meitu ļauns gars nežēlīgi moka. Es domāju, kad ja kāds, mans bērns vai jūsu bērns nežēlīgi ciestu, mēs darītu visu arī. Un viņa iet, viņa bija dzirdējusi, ka ir tāds Jēzus, ka viņš dara brīnums, ka viņš dziedina ar vārdu, dziedina ar pieskārienu un tā tālāk. Un viņa iet pie viņa sauc. Bet viņš tai neatbildēja neviena vārda. Absolūti. Liekas nežēlīgi, vai ne? Bet es ticu, es zinu, kāpēc. Es tajā stāstā redzu, kāpēc Jēzus tā dara. Viņš tomēr es ticu tam. Es ticu tam, ka Jēzus viņš zina, kā ir cilvēks sirdī. Mēs jau iepriekš par to esam runājis, jau, ka viņš nomanīja, kas ir cilvēks sirdīs, raksturmācītāja sirdīs un tā tālāk. Un apustuļu sirdīs viņš nomanīja, kad viņi domā par to, kurš no viņiem būs lielāks un tā tālāk. Bet tā ir cita tēma. Tātad es domāju, ka viņš gribēja kaut kādā ziņā arī redzēt to viņas paļāvību uz Jēzu. Bet labi, arī tas nav galvenais, iesim tālāk. Bet viņš te neatbildēja nevienu vārdu. Tad viņa mācekļi, skaties, šeit jau mācekļi iestājas par to sievieti. Viņi redz, cik ļoti tā sievieti sauc. Un ka Jēzus neko nesaka, tad mācekļi iestājas par sievieti. Tad viņa mācekļi pienāca, lūdza viņu. Pavērot, lūdza viņu, Jēzu, viņa sāk lūgties Jēzu un sacīja, atlaid to, jo tā brēc mums pakaļ. Ko nozīmē atlaid? Iedod viņai to, ko vajag un lai viņa iet brīva.
iedot to, pēc kā viņa brēc. Tas ir kā tā stāstā par to maizi. Ja pie tevis atnāk draugs līdzībā, ja, un pie tevis atnāk draugs no ceļa, un tev nebūtu, ko viņam sniegt, tu iet pie sava drauga un prasīt, un ja viņš jau teikt, ka man bērni jau guļ blakus un durvis ir ciet, un ja viņš neiedot pēc draudzības, viņš iedot pēc neatlaidības, skaidru un gaišu tiek pateikts. Pēc viņa neatlaidības viņš dotu viņam cik vajag. Cik vajag. Redziet, un es domāju, ka šeit kaut kas līdzīgs arī ir, ka Jēzus pats to līdzību mācīja, un šeit arī kaut kas ir tāds, un šeit apustuļi jau saka, kungs, dod viņai, ko vajag, lai viņi iet brīvi. Bet viņš atbildēja un sacīja, es esmu sūtīts vienīgi pie Izraēla cilts pazudušajām avīm. Un šeit sekundīti ir ļoti svarīgi. Izraēla pazudušās avis. Tātad tie ir bērni. Tie ir savējie. Un jūs redzat, kad Jēzus tā runā, vienalga ļoti daudzi saņem dziedināšanu, kas ir ārpus Izraēlas. Ļoti daudzi. Kāpēc tāds moments? Kāpēc tā notiek? Protams, kad Jēzus pats ir izraēlietis. Bet, ziniet, tā ir atkal atsevišķa tēma. Es negribu iedziļināties un tērēt jūsu laiku, bet es gribu galveno domu pateikt šeit. Skatieties, bet tā nāca, metās viņa priekšā zemē un sacīja, kungs palīdzi man. Bet viņš atbildēja un sacīja, neklājas bērniem maizi atņemt un to mest suņiem priekšā. Mīļie draugi, pēc kādas palīdzības viņa nāca? Lai Jēzus atbrīvo viņas meitu no ļauniem gariem, no ļauna gara, kas viņu nežēlīgi moc, ka mēs lasījām, pārlasiet paši. Un viņš saka, neklājas maizi atņemt. Tātad atbrīvošana vispirms pieder bērniem, vispirms pieder kristiešiem, vispirms pieder tiem, kas nāk pie tā kunga un netiek brīvi paši savā spēkā. Tad atbrīvošana vispirms pienākas bērniem. Un skatieties, viņš saka, neklājas maizi atņemt un mest suņiem priekšā. Bet viņi sacīja tā, gan kungs, bet tomēr sunīši ēd no druskām, kas nokrīt no viņa kunga galda. Un Marka evaņģēlijā ir rakstīts, arī suņi ēd maizi, kas nokrīt no zem galda. Tad suņi ēd zem galda, kas nokrīt no bērnu galda. Redzat, bērnu. Dargie draugi, dziedināšana, atbrīvošana, viņi ir pilnīgi visiem. Bet vispirms, visu pirms, tā ir tiem, kas tic, tiem, kas vēršas pie Jēzus, tiem, kas notic, tiem, kas ir ticībā, bet kaut kādu iemeslu dēļ viņu ticība ir sašķobījusies vai meli ir ienākuši. Viņi noticējuši meliem, melu tēvam Sātanam. Jo Sātans darbojas tikai caur meliem. Tādā veidā arī cilvēki, kristieši, tiek sakauti. Caur meliem. Un šai brīdī Jēzus saka, ak, sieva, tava ticība ir liela, lai tev notiek, kā tu gribi. Un viņas meita kļuva vesela tajā pašā brīdī. Mīļie, cik brīnišķīgs tās. Tu vari saņemt to, ko tu gribi. To, kas tev ir nepieciešams. Ja vien tu tici, ja vien tu esi neatlaidīgs, ja vien tu, es nerunāju par kaut kādām iekārēm, es runāju par dziedināšanu, par atbrīvošanu no slimībām, sergām, demoniem, bezmiega, panikas lēkmēm, miega paralīzes. Pats esmu bērnībā to piedzīvojis. Panikas trauksmes, atkarības no pornogrāfijas, no zālēm, no azartspēlēm, no alkohola. Jēzus dara brīvu no tām lietām. Ne es, Jēzus, bet viņa vārdā, kad viņš man dod pavēle, es eju un es daru. Kad cilvēks sauc pēc palīdzības, viņa spēkā es palīdzu cilvēkiem. Ne savā spēkā, ne savā gudrībā, ne ar savu intelektu, bet viņa spēkā. Viņš man dod pavēli, viņš ir devis pavēli to darīt, un es to daru viņa vārdā. Lai viņa vārds pagodinās. Kad viņš dziedināja, visi slavēja Dievu. Ne Jēzu, bet Dievu. Jēzus nekad nemeklēja slavu sev. Un arī es meklēju godu viņam.
Jo viņš ir Dievs, viņš ir samaksājis par mani pirmām kārtām, par maniem grēkiem, par manām slimībām, par manām vājībām un par visu pasaules, par tavām. Esi neatlaidīgs. Saņem to, ko tu gribi. Tici, lai debesis apliecinātu. Ak, sieviete, ak, vīrieti, tev ir liela ticība. Saņem, ko tu gribi. Saņem, ko tu gribi. Esi dziedināts.